Sveicināti naudas lietas sarunu sērija projekts, kuru organizē Finanšu izglītības biedrība, un biedrības mērķis ir izglītot sabiedrību par ieguldījumu iespējām, lai katram Latvijas iedzīvotājiem būtu zināšanas, prasmes un pārliecība par to, kā veidot savu kapitālu ilgtermiņā, kā viņu saglabāt un kā viņu vairot. Un naudas lietās mēs tiekamies kopā ar investēšanas ekspertiem un ar manu pastāvīgo iesi Vilhelmu Karlsonu. Čau, Vilhelm! Čau, Alīna! Jā, mēs kopā meklējam atbildes uz jautājumiem, kas ir investīcijas, kas ir finanšu instrumenti, kas ir risks investīcijās, kas ir ienesīgums, kā uzkrāt vecumdienām un vēl. Un es esmu Alina Zela, finanšu pratības izglītotājā, investore, apmācību autore, un mēs ar Vilhelmu darbojamies komandā šeit. Un šodien ir investēšanas eksperti arī pie mums ciemos, un tā ir Julija Bistro. Sveika! Sveika, Alīna, sveiki, Vilhelm, sveiki, skatītāji. Jā, un Jūlija ir Alfinoks uzņēmuma partnere, un tāpat arī RTU asociētā profesora un arī finanšu pratības entuziaste. Jā, tā ir, man ir vairākas cepuras. Jā, cepuras. Un Jūlija sanāk, ka investīcijas ir tava ikdiena. Jā, tieši tā. Tā kā, jā, es nodarbojos ar investīcijām jau ļoti sen. Vispār esmu tajā nozarē jau vairāk kā 20 gadus. Tā kā tā ir mana ikdiena, bet jāsaprot, ka tā ir aktīva ieguldīšana. Tas ir tas, ar ko es nodarbojos. Tas nozīmē, ka es un mana komanda mēs izvēlamies konkrētas akcijas, lai veidotu ieguldīšanas portfeli. Tas ir, mēs skatāmies pirmkārt primāri akcijas, bet arī dažreiz ieguldam arī obligācijas. Jā, vajag konservatīvāko portfeli izveidot mūsu klientiem. Tā kā jā, tā ir mana ikdiena. Jā, zini kā, es gribu arī reiz pajautāt Vilhelm, vai tev kaut kas ir mainījies no pagājušā raidieraksta, vai tu joprojām esi pasākumu vadītājs un improvizācijas teātra aktieris vai jau investors? Es joprojām esmu pasākumu vadītājs, improvizācijas teātra aktieris, un tagad es esmu tuvāk investoram vienu soli, bet es... Taviem vārdiem cepuri man vēl nav uzlikta, investoru cepuri. Jā, un pat cik mēs runāsim šodien par investīcijām un kas konkrēti ir investīcijas, es gribu arī pateikt un atgādināt mūsu skatītājiem un klausītājiem, ka visas investīcijas un investēšanas stratēģijas ir saistītas ar zaudējumu risku, un nekas šajā raidierakstā nav jāuzskata par ieguldījumu padomu. Un ir jāatcerās arī, ka risks pastāv un katrs individuāli ir atbildīgs par saviem finanšu lēmumiem. Bet, Jūlija, mūsu šodienas jautājums ir, kas tad ir investīcijas? Kas tad tāds ir? Un kāpēc ir jāapdomā investēt nevis vienkārši uzkrāt kontā vai zem matrača? Jā, tad droši vien tas ir tieši tas pareizais jautājums, ar ko būtu jāsaka. Investīcijas visiem ir saistītas ar naudu, bet es uzskatu, ka tas ir daudz plašāks nekā tikai, ja mēs runājam par naudu. Tad tas ir arī laiks. Investīcijas vispār tas ir tās, no kā mēs atsakamies pašreizējā brīdī ar mērķi ieguldīt vairāk pēc kāda noteikta brīža. Kāpēc mēs vispār ieguldām, kāpēc mēs domājam par investīcijām? Primāri tas ir tāpēc, ka ir inflācija. Ja mēs runājam par naudu, protams. Inflācija ir tas, kas ļoti negatīvi iespaido kapitāla vērtību, un tad attiecīgi, lai to nezaudētu ar laiku, tad tas ir, es neteiktu, ka pienākums, bet ļoti vēlams, lai katrs ik viens iegulda. Tad, lai vienkārši tā nauda nestāvētu kontā. Protams, ja mēs runājam par tikai pirmiem soļiem investīciju pasaulē, tad mums jāsaprot, kā jāizveido drošības pilens. Nevar tā vienkārši uzreiz. Man ir lieki 100 eiro, un es uzreiz viņus ieguldu. Tad mums jānodrošina drošības pilens mums, un tad mēs ejam un ieguldam naudu. Un, jā, tad mēs to darām ar mērķi, lai nopelnītu vairāk, primāri, lai tā nauda nezaudētu vērtību, bet arī, lai nopelnītu. Tad, ja mēs disciplinēti krāsim un ieguldīsim, tad tur ne tikai mēs pārspēsim inflāciju, bet arī nopelnīsim savu kārtīgu kapitālu vecumdienam. Jā, tātad investēšanā ir veids, kā individs, cilvēks, var savu kapitālu saglabāt un laikam ejot arī palielināt.
Jā, tieši tā. Tas ir tas mērķis. Un ja mēs skatāmies no uzkrājuma viedokļā, tad kā skar tas laiks vienkāršo uzkrājumu, kurš stāv kontā vai mājās kaut kur atvilknē? Tu domā vēl kāds uzkrājums, kā viņi sasaistās ar investīcijiem? Zin, kā, nē, es domāju, mēs tieši kā reizi iepriekšējā raidījumā runājām par mītiem, kas ir saistīti ar investīcijām, un mēs tur pārunājām dažādu cilvēku, un tā kā varbūt populārākos mītus, kas cilvēkiem pastāv, un tagad bija reize, kad tu stāstīji par investīcijām, es padomāju, ka daudz cilvēki arī domā, ka ir labāk turēt naudu vienkārši kontā, jo tad viņiem ir skaidrs, ka tā nauda viņiem tiešām tur ir, vai turēt naudu atvilknē, tad viņiem šķiet, jā, tā nauda man mājās ir, es zinu, ka viņi ir. Bet es gribu varbūt rast atbildi uz to, kāpēc ilgtermiņā tas nav tas prātīgākais un kā laiks ilgtermiņā šāda veida uzkrājumi, kas vienkārši stāv kontā vai kas vienkārši stāv mājās, kā laiks šo uzkrājumu gadiem ejot ietekmē un kas notiek ar šo naudu? Jā, kā es jau runāju, tas ir inflācija, kas... tas ir galvenais motivators, kāpēc naudai nedrīkst vienkārši stāvēt uz konta vai kaut kur atvilknē vai zeķē vai burkā kaut kur. Tas ir, jo tā samazinā mūsu kapitāla vērtību. Mēs nākotnē spēsim mazāk par 100 eiro nopirkt, nekā mēs tagad varam par šo te naudu nopirkt. Tas ir, pirmais un otrais, kā es jau teicu, ka tas ir nopelnīt un ir vēl tāda lieta kā saliktais procents, varbūt ir dzirdēts, un tas ir uzskatāms par 8. brīnumu, un ka Einsteins pateica, ka tie, kuri saprot šo salikto procentu, tad tie pelna, tie, kuri nesaprot, tie zaudē. Un tas saliktais procents mums palīdz vairot šo mūsu kapitālu un uzkrāt ar vien vairāk. Un tīpaši, ja mēs to savu kapitālu, ieguldīšanas kapitālu katru mēnesi palielinām, vai katru ceturksni, piemēram, palielinām par konkrētu summu, tas ļoti brīnumainā kārtā izaug ļoti ātri. Protams, palīdz arī finanšu tirgi. Neiet uz leju, bet tieši otrādi, ka tur ir redzami kāpumi. Jā, tu dzirdi, Jūlija saka katru mēnesi un katru ceturksni, un manuprāt, Jūlija bišķi arī velk uz to disciplīnas momentu, un ka cilvēkam, disciplinē tas ir jādara katru mēnesi, katru ceturksni. Jā, par disciplīnu man arī joprojām ir sveša tēma, bet tas ir cits podcasts, es viņam. Es vairāk gribēju, tu minēji par saliktajiem procentiem un Einsteinu. Tu vari lūdzu vairāk paskaidrot, kas ir saliktie procenti? Jā, protams. Tādos 7-gadnieka prātam. Es mēģināšu, jā. Tātad saliktais procents, tas nozīmē, ka mēs, piemēram, mums ir 100 eiro. Ja mēs ieguldam tos 100 eiro uz vienu gadu, 10% mums ir tas tādeve, tad pēc gada mums ir 110%. Tad mēs ieguldam vēl uz to vienu gadu un tie paši 10%. Tad otrajā gadā mums procents jau iet ne tikai no 110 eiro, bet es atvainojos ne tikai no 100 eiro, kā sākumā, bet arī no tās 10, no papildus nopelnītas peļņas mums vēl nāk klāt procenti. Tad sanāk, ka mēs pelnām uz procentiem. Tad mums tiek katru gadu mēs pelnām vairāk, ne tikai uz to pirmareizēju summu, kā piemēram depozīta gadījumā vai krāju obligācijas gadījumā, bet akcijas ir tas, ka mēs visu laiku mūsu kapitāls vairojas un tie procenti aug arī ņemot vērā to ne tikai pirmareizēju summu, bet katru dienu tā summa mainas. Alīna, varbūt tu vēl vienkāršāk Nē, visu īstenībā visa ļoti pareizi sanāk, ka mēs katru gadu gūstam ienesīgumu, un nākamā gada ienesīgumus viņš ņem vērā ne tikai to pamatu summu, ko mēs ieguldījām, bet jau to, ko mēs arī tajā gadā nopelnījām. Un sanāk, kā tas uzkrājums, tās investīcijas, viņas aug pātrināti. Mēs tā kā ieguldījām 100, tad ir 110, pēc nākamā jau ir 121, cik tur sanāk, un tad tā visu laiku sanāk, ka tas saliktais procents, viņš saliekās. Un, ideāli. Tas ir arī viens no gala, man liekas, punktiem, pie kā mēs nonācām, vai iepriekšējā reizē. Tas eksponenciālais
augums. Jā, tieši tā. Varbūt, ja mēs runājam par mazākām summām, tas nav tik jūtami, bet ja mēs runājam par ilgāku periodu un par lielākām summām, tad tur tiešām notiek brīnumi. Es pati tad ieguldot redzu, ka tā tas strādā. Jā, un šeit īstenībā arī Jūlija, es domāju, ka tu arī man piekritīsi, ka tas lielākais izrāviens notiek arī jau investēšanas termiņu beigās, ka tas saliktais procents jau ir akumulējis, palielinājis tik ļoti to kapitālu, ka tas kapitāls viņš, tu pilnībā wow, jā, redzi, kā viņš tiešām termiņu beigās aug. Un es šajā sakarā tomēr gribu atgriezties pie disciplīnas, Vilhams, šajā podkāstā, jā. Jo sanāk, investīcijas prasa arī no sevis disciplīnu. Tas, ko minēja Jūlija, katru mēnesi varēs ceturksnī, un arī tas, ka saliktais procents, viņš mums tiešām, tā kā sākumā mēs varbūt ne tik ļoti jūtam, jā, to starpību, bet pēc 10 gadiem mēs jau ieraugam tiešām, jā, kā tas saliktais procents strādā. Bet tas lielais tas jautājums, jā, kā katru mēnesi vai katru ceturksni izturēt 10 gadus, lai ieraudzītu to salikto procentu? Jā, par disciplīnu runājot un par kā disciplinēti uzkrāt un ieguldīt, tad vienkārši palīdz automatiskais maksājums. Un man ļoti patīk princips samaksā pats sev pirmkārt, tad nevis kādam par rēķinu, es nezinu, komunāla pakalpojumu sniedz rēķins, bet pats sev tā kā novirzīt 10% no ienākumiem savā uzkrājuma kontā, krājkontā, un tad no turienes var mierīgi jau sākt ieguldīt, kad tev ir izveidots drošības pilens. Drošības pilens, tu jau droši vien dzirdēji par tādu terminu, vai ne? Drošības pilens ir... Man liekas, iepriekšējā epizodē es varbūt pats atsaucos uz to, ka ir nepieciešami, ir ļoti patīkama tā sajūta, kad ir kaut kāds drošības pilvens, neatkarīgi no tā, cik tie ir eiro, bet, teiksim, ja un nav tā, ka es to gribu darīt, bet ja es nokrītu no riteņa un tur, nezinu, salaužu kāju, tad ir kaut kāda summa, pie kā es varu pieturēties, kas ir tas drošības pilvens. Un laikam vienmēr ir tiklīdz tu jūti, kad tev ir tas drošības pilvens, ir grūti noteikt to limitu. Man pietiks ar 1000 eiro kā drošības pilvenu un pārējo es investēšu. Tāpēc, ka varbūt vajag 2000 drošības pilvenam, varbūt vajag 5000. Un man liekas, ka tā mēs varam mūžīgi krāt to drošības pilvenu uz plauktiņa sev vai burkā vai zeķē vai... Visi saka zeķē, es nezinu nevienu cilvēku, kas ir zeķē tiešām līdzis naudu, man liekas, tas ir dumji. Bet, tā kā sev noteikt, kas ir tas drošības pilvens, ar ko būs ok, un pārējo es investēju, vai paralēli uzkrāt drošības pilvenu un paralēli investēt, kas būtu labāks variants? Tas ir ļoti labs jautājums, par to, man liekas, vajadzētu parunāt plašāk. Tad ir tāds likums, vispār pieņemts koncepts, ka drošības pilens ir tavu 3 līdz 6 mēnešu izdevumi. Tad viņam jābūt tādam lielamam. Bet, protams, tas ir atkarīgs no tava riska profila. Piemēram, ja tu esi konservatīvāks, ja tev komfortablāk lielāko izveidot, tad why not? Man ir konservatīvs riska profils, kaut gan es ieguldu savu brīvo kapitālu akcijas, bet drošības pilns man ir diezgan liels. Viņš pārsniedz to 6 mēnešu izdevumu. Tā kā tas ir atkarīgs no tavas personības, no tā, kā tu jūties, kad tev ir ērtāks un komfortablāk. Un vēl, ko es gribēju piebilst, man bija pirms 2-3 gadiem bija šoks, kad es apskatīju statistiskos datus un redzēju, ka turīgākiem cilvēkiem, kuri saņem augstākas algas, tā kā 20% augstākas algas mūsu valstī, un viņiem reti, kad ir drošības pilens, kas ir garāks par 3 mēnešiem. Tā kā lielāks par 3 mēnešu izdevumiem. Tad, man liekas, tur bija
mazākā pusē tas ir. Un tas ir tā diezgan ok. Tas ir dīvaini. Jā, zini, ja mēs skatāmies drošības pilvenu, tu minēji, ka viņš ir lielāks par 6 mēnešu izdevumu tavs drošības pilvens. Mūsu ģimenē viņš ir akurāt 3 mēneši, un atkal tas ir tas, ko izvēlamies mēs, ņemot vērā gan profesionālo jomu, kur mēs strādājam, gan arī to, cik ļoti mūsu finanses ir, tā kā cik ļoti citi cilvēki atkarīgi no mūsu finansēm. Un mums ir 2 bērni, un attiecīgi arī mums ir vairāk ienākuma avoti. Un mēs arī apzināti gājām uz to, lai mums ir vairāk ienākuma avoti, un šādā veidā mēs sev ļāvām samazināt drošības pilvenu. Jā, viņš mums ir vajadzīgs vairāk nekā 1 mēnešu izdevuma apmērā, jo mēs vairs neesam studenti jauni, mums jau ir bērni, mēs nepalīdzam vecākiem finansiāli, tā kā mēs varam turēt viņus 3 mēnešu apmērā, un šis te vairāk ienākuma avoti ļauj arī viņu nepilnāt līdz tiem 6. Un mēs šobrīd mēs šobrīd esam aktīvajā stadijā, kad mēs uzkrājam savām vecumdienām, uzkrājam savu kapitālu, un tieši šī iemesla dēļ mēs esam sapratuši, ka mums šobrīd ir ērti turēt šos 3 mēnešu izdevumu apmēru, bet strādājot ikdienā ar cilvēkiem, mēs saprotu, ka tajā brīdī, kad viņi sadzird 3 mēnešu izdevumu apmēru, viņi saka reiķinot 6,000. Kur, kā, man taču vajadzēs veselu gadu vai 2 gadus uzkrāt, lai varētu šo 6,000 uzkrāt. Un man atbilde vienmēr ir tāda, ka sāciet vismaz ar 1 mēnešu izdevumu apmēru, bet lai ir. Un pēc tam pakāpeniski jūs varēsiet palielināt. Un pat ja sākotnēji nav iespēja uzkrāt to 1 mēnešu izdevumu apmēru, visādi slodzes uz budžetiem var būt ļoti arī liels, uzkrājiet drošības jostu, un uzkrājiet, kā tu minēji, vismaz lai ir tie 500 eiro, kas viņi ir nolikti, un tad pakāpeniski jūs to drošības pilvenu arī papildināsiet, bet ļoti vērtīgi ir atcerēties, ko Jūlija minēja par investīcijām un par riska profilu, jo mēs vienmēr investējam brīvos līdzekļus, un ir jāpanāk tā, lai tas drošības pilvens būtu komfortabls, lai nevajadzētu aiztikt līdzekļus, kas ir investēti. Un tā ir tā pamata doma par to drošības pilvenu esamību, kāpēc viņš ir nepieciešams tieši investējot, lai gadījumā, ja kaut kas notiekās, lai mums nav vajadzības izņemt ārā naudu no savu investēšanas portfolio. Jā. Jā, tas par to drošības pilnu, cik daudz, un cik daudz tie faktori ir. Riska tolerance, ko minēja Jūlija, nākamais ir tava profesija, kādi ir tavi izdevumi, un nākamais ir kāds tevis saistības, cik daudz cilvēki finansiāli ir atkarīgi no tevis, vai ir bērni, vai ir vecāki, un nākamais, lai ir tā naudas summa, kas atturēs tevi vajadzības gadījumā izņemt naudu no savu investēšanas portfolio. Ok, jā. Makes a lot of sense. Jā, varbūt pie reizes, tāda interesants moments, varbūt arī pie reizes par saistībām. Par to, kā arī ir jāpadomā, ja cilvēkam ir saistības ar augstu procentu likmi. Tā kā arī kā pirms investēt, ir arī jāpadomā par to, lai šāda veida saistības arī dzēstu. Jo tajā brīdī, kad mēs esam kādam parādā un vēl arī nav pietiekams drošības pilvens, un gadās situācija, piemēram, kā manā ģimenē tas ir bijis, mēs zaudējam ienākumus. Mēs tiešām zaudējam ienākumus, mums nebija uzkrājums, bija jādomā, kā maksāt rēķins. Un ja tajā brīdī man būtu investīcijas portfolio, un, protams, es ņemtu ārā, neskatoties uz situāciju, bet tajā brīdī man nebija. Tā kā tie zaudējumi nav. Bet tas arī ir moments, par ko ir padomāt, ir par saistībām ar augstu procentu likmi, un augstu procentu likmi, es domāju, tās saistības, kas ir neizdevīgi kredīti. Tā kā hipotekārais kredīts būs salīdzinoši ilgstoši un grūti atmaksāt, un mēs zaudēsim laiku. Tā kā par hipotekāro kredītu tieši nevajadzētu veltīt 20 gadus, lai viņu cēstu un tad sākt investēt. Nē, hipotekārais kredīts ir savienojums ar investēšanas procesu periodu. Jā, es pilnīgi piekrītu tam, ko tu, Alina, saki. Pirmkārt, ja ir augstas likmes saistības, tad mēs darām visu, lai tos dzēst. Es šeit nerunāju par ātriem kredītiem, tas vispār ir čau. Tas ir vispār toksiskais pasākums, es tā teiktu, bet mēs runājam šeit arī droši vien par patēriņa kredītu, kur arī diezgan augsti procenti, tad pēc iespējas ātrāk tos nodzēst, bet runājot par hipotekāru, protams, tur jāskatās, es piekrītu, kā
racionālā cilvēka rīcība ir tāda, ka viņš gan maksās hipotekāro, gan arī bišķiņu ieguldīs. Nu, tur jau jāskatās, cik daudz, kāda daļa iet uz kredīta dzēšanu un kāda daļa iet uz ieguldījumiem. Bet, tad sanāk, jāgaida pārāk ilgi, lai jādod to kredītu un lai sāktu ieguldīt. Bet ir vēl tāda lieta kā psiholoģiskais komforts, atkal dažiem vienkārši nepatīk tas parāds, un viņi cenšas darīt visu, lai dzēstu ātrāk to kredītu un tad sākt ieguldīt tā kā pēc iespējas aktīvāk. Un tas ir pirmais, un otrais arī likmes, jo, piemēram, pašlaik hipotekāra kredīta likmes ir, Eiribors, mēs visi zinām, viņš ir augstā līmenī, un tad varbūt tieši tagad dzēst pēc iespējas vairāk tā tieši kredīta pamatsumas, un pēc tam, kad likmes samazināsies, es ceru, ka samazināsies, vajadzētu tā būt, tā kā tad varbūt vairāk ieguldīt, bet mazāk dzēst to pamatsumu. Tā kā, Tu minēji Euribors? Yeah. Mēs visi zinām, es nezinu. Tu vari pastāstīt ļoti ātri, kas tas ir. Protams. Ar Euriboru pazīstami ļoti labi tie, kuriem ir hipotekārais kredīts, jo tas maksājums, ikmēneša maksājums ir ļoti liela mērā atkarīgs no Eiribora. Eiribors tas ir starp banku aizņemšanas likme, un tas ir ļoti atkarīgs. Tā likme ir ļoti atkarīga no tā, ko nosaka Eiropas centrāla banka. Tas ir bāzes likme, ko nosaka, Eiropā tā ir ECB, ASV tas ir Federal Reserve, tā kā FRS. Un tā likme ir atkarīga no tā, kas notiek ekonomika. Tas ir inflācija un tas ir ekonomikas izaugsme. Mēs visi zinām, ka inflācija mums bija diezgan augstā iepriekšējos gados, diemžēl, un tāpēc arī Eiribors, tā bāzes likme ir pieaugusi, centrāla banka to pacēla, un arī Eiribors pieauga. Līdz ar to tas pirms tam 10 gadē mums bija ļoti zemes likmes, pat negatīvas Eiropā, bet pašlaik viņas ir izaugušas, un es zinu, ka daudzi cenšas pēc iespējas ātrāk dzēst to kredītu, hipotekārā kredīta pamatsumu, lai nemaksātu augstus procentus. Tā kā, jā. Jā, tagad sabiedrība sanāk, ka viņai tāda, labā veidā mudināta krāt un naudu saglabāt nekā iet un tērēt. Jā, tā kā tas ir tāds periods, periods, kas ir vairāk vērsts uz tādu kā stabilitāti, nevis uz attīstību. Bet, Vilhelm, vai tu sadzirdēji, ko Jūlija minēja? Viņa minēja to, ka investējot, mēs varam gūt labumu no salikto procentu pieauguma, bet mēs vienkārši uzkrājam kontā, tad mēs šo saliktos procentus zaudējam. Tas ir tā atšķirības starp investīcijiem un uzkrājumiem. Un Jūlija arī pieminēja īstenībā mājas darbu, kas ir jāizpilda pirms sākt investēt. Tad uzkrāt drošības pilni. Tas pa lielam ir mājas darbs. Vilhelm, vai jau ir izpildīts mājas darbs vai vēl procesā? Vēl ir procesā. Godīgi, kā jūs abas minējāt, tie 3 līdz 6 mēneši spēj būt diezgan biedējoši daudz izdevumos. Protams, atkarībā no ģimenes vai ienākumiem vai kā. 3 līdz 6 mēnešu izdevumi ir, tas ir pietiekami liels spilvens. Un tad tas man liek domāt, ja mēs runājam par investēšanu, un ja investējot lielākoties mēs ceram uz to, vai kā mēs noskaidrojām iepriekšējā epizodē, varam gandrīz vai paļauties vienmēr uz to, ka būs kaut kāds izaugums. Kāpēc šo spilvenu arī nelikt kā investīcijās, vai kāpēc ir svarīgi nodalīt šo spilvenu un, ar to arī neoperēt, ja jau tam arī būs kaut kāds izaugums, un ja to mēs arī varam izņemt kādā brīdī ārā?
Man ir atbildi, bet varbūt arī par Jūliju vēlas. Jā, man ir savs skatījums uz šo. Okay, bet tas ļoti labi, ka mēs padalāmies ar skatījumiem. Zin kā, drošības pilvens viņam pamata ideja tāda, ka viņam ir jābūt pieejam tajā brīdī, kad viņš ir vajadzīgs. Un tā ir tagadnes nauda. Ja mēs investējam, tad mēs tajā brīdī esam investējuši savu naudu. Un ja mēs tagad un tūlīt viņu izņemam ārā, tad mēs arī varam zaudēt, jo mūsu investīcijas ir atkarīgas arī no finanšu tirgus rādītājiem. Un tas ir viens no iemesliem, ka drošības pilvens patiesībā ir tagadnes nauda. Ja? Un mēs viņu turam brīvu pieejamu, mēs zinām, kur viņi atrodas, un ja mums piezvanā, ja, vai kaut kas notiekās, un mums vajag, mēs varam uzreiz brīvi šai naudai piekļūt. Bet investējot, mēs tomēr, ja mēs šo naudu investējam, tad mēs viņu arī varam momentā zaudēt. Tas ir viens. Un otrs drošības pilvenā pamatmērķis ir, lai tas atturētu tevi no vajadzības izņemt ārā naudu no savu investēšanu portfolio. Viens no mērķiem. Protams, arī sekt vajadzības gadījumā izdevumus, kas ir radušies. Jā, tā kā viens no mērķiem. Bet vēl, zinu, ko es gribēju to pateikt, arī kāds mans skatījums uz šo. Mēs nekrājām 3 mēnešu drošības pilvenu, pirms mēs sākām ieguldīt. Un tas ir nākamais tajā brīdī, ja ģimene, mājsaimniecība, indivīds, viņš ar visa veida izmaksām tiek galā, viņam nav saistību ar augstām procentu likmēm, budžets nav pārslogots, ir brīvie līdzekļi. Ja drošības pilvens nav uz doto brīdī vēlamā apmērā, bet ir iespēja viņu uzkrāt, tad mēs šo ceļu ar vīru izgājām. Mēs sākotnēji uzkrājām tā saucamo drošības jostu. Mēs uzkrājām vienkārši 1 mēneša izmaksu apmērā naudu summu, un pēc tam sākām ieguldīt. Mēs uzkrājām to drošības jostu, un pēc tam paralēli gan ieguldījām, gan pildījām tālāk savu drošības pilvenu, jo tiešām gaidīt 3 gadus vai dažreiz arī 5 gadus, līdz mēs uzkrājam to drošības pilvenu, liedzot sev arī kaut kādā veidā atpūtu, izklaides, jā, un tikai, lai uzkrāt to drošības pilvenu, varbūt arī nebūs arī pratīgi no tā, ka nauda jau mums ne tikai vajadzības sēdz, bet arī ļauj piedzīvot vēlamo dzīves scenāriju, ja, un īstenot arī vēlamas. Tā kā tas nākamais ir saprast, kā jūtas mans finanses. Ja, kā jūtas mans budžets, vai viņš ir pārslogots, vai es brīvi tieku galā ar visiem rēķiniem. Un es varbūt varu uzkrāt to drošības jostu, ja, 1 mēneša izmaksu apmērā, un brīvos līdzekļus virzīt ieguldījumiem, un paralēli klāt arī uzkrāt drošības pilvenu. Man liekas, ka tu perfekti atbildēji uz Vilhelma jautājumu. Es varbūt tikai bišķiņ papildināšu, ja tev tas drošības pilvens būs liels, vai tu krāsi viņu, kā piemēram man, viņš ir, kā es jau teicu, ka viņš pārsniedz tos 6 mēnešus, tad es daļu turu kontā, ja, bet daļu arī, es neteiktu, ka tā ir ieguldīšana, bet tomēr, lai tā nauda nezaudētu vērtību, man viņa stāv krājrīka vai krājkonta, kur ir 2,5%. Tomēr tas pašlaik pārsniedz inflāciju. Inflācija tagad ir, es pareizi atceros, 0,9. Tā kā, jā, mierīgi. Tā kā, un otrs variants, tas ir krājobligācijas. Tas ir tā nauda, pie kuras mēs varam tikt diezgan ātri un pat ātrāk nekā naudai krājkontā dažās komercbankās. Tā kā, un plus mēs atbalstam valstī. Tā kā, jā, tas ir, tur daudzi plusi, un ienesīguma procents pašlaik tur arī vairāk kā 3,5. Tā kā, vai not, es arī teiktu, lai vienkārši tā nauda nezaudētu inflācijai. Tā kā, jā, bet pilnīgi piekrītu visam tam, ko Aliņa. Jā, un redz, kā sanāk, ka tajā brīdī, kad tas drošības pilvens jau ir ļoti mīksts un tev nav vērti uz viņu gulēt, jā, tad pastāv arī iespējas, kur var daļu arī novirzīt, lai nezaudētu, lai inflācija neietekmētu šos līdzekļus tik ļoti. Ok, jā, šis noteikti atbild uz mani jautājumu.
Jā, tā. Es domāju, ka mēs esam izrunājuši pamatlietas, bet es tomēr gribētu atgriezties pie disciplīnas. Pie disciplīnas, jo es zinu arī Jūlijas skatījumu šo, lai mēs varētu nākotnē sasniegt vēlamo rezultātu, mums tagadnē ir jāatsakās no kaut kā. Un es zinu, ka daudz cilvēki, viņi dzīvo pēc YOLO principa, ja, you only live once, ja, un es tagad, ja, bet ir forši dzīvot tagadnē, kad tu esi jauns, ja, un tērēt naudu savam priekam, bet es savu katru reizi pat personīgi atgādinu, ka es tieši tikpat forši gribētu dzīvot arī nākotnē, kad man būs 70 un 80 gadi, un varbūt pat 90 gadi. Ja? Un es esmu gatava uz doto brīdi tagadnē sekot līdzi savam budžetam, skaitīt savu naudu, meklēt brīvos līdzekļus, palielināt savus brīvos līdzekļus, lai nosacīt īstenībā nest kaut kādus upurus. Jā, un es kā pieaugušais cilvēks nebaidos no šī vārda. Jā, tā kā jebkāda disciplīna, jebkāda regularitāte, viņi prasa, lai mēs, gluži kā tāds pērtiķis pa kreisi, nerīkojamies ar savu naudu. Un es esmu gatava, disciplinēt tagad veikt darbības, lai uzkrātu nākotnē. Un Jūlija minēja vienu no piemēriem, kā var sevi disciplinēt, ir automātiskais maksājums, un arī tu minēji šo foršo maksāt savu pirmajam, tā kā nevis rēķinus, bet varbūt vēl kaut kas, kā tad palīdzēt cilvēkiem domāt par to abstrakto nākotni, un tagadnē jau rīkoties savu naudu tā, ka mēs gan tagadni pabarojam, gan uz nākotni atstājam. Es pilnīgi piekrītu tev attiecībā uz to, ka mums bišķiņi, jādomā par nākotni, bet arī jāpriecina sevi arī šodien. Tad pavisam drūmi būs, ja mēs visu tā kā virzīsim ieguldījumos un neiesim, ne bāros, ne kafejnīcas, ne koncertus neapmeklēsim. Tad, pavisam grūti būs un tā, priekškām, tad mums jādzīvo arī tagad, jāpriecājas, bet jādomā par nākotni. Un, ir vienkārši tādi piemēri, kā ir varbūt dzirdēts tāds termins kā FIRE, tas ir Financial Independent, Retire Early. Tad daži, pārāk par to domā un, tā arī dzīvo. Viņi pilnīgi visu, 70% no saviem ienākumiem virza ieguldījumiem. Jā, viņi drīz būs tā kā agrīna pensija, bet vai tagad viņi ir laimīgi? Es uzskatu, ka jābūt laimīgam arī tagad, nevis kaut kad nākotnē. Tāpēc jāatrod tā bilance. Varam kopā padomāt, kā to darīt, bet automatiskais maksājums noteikti palīdz. Vēl tā dažām bankām ir tā noapaļošana, kad mēs maksājam ar karti, un tad summa noapaļojas, un tad, kas ir lielāks par to cenu, kas mums jāsamaksā, iet automatiski krājkontā vai krājrīkā. Tā kā tas arī viens no lifehackiem. Ir visādi gamification, lai nebūtu tik garlaicīgi krāt. Investīcijas ir garlaicīgas, bet krāšanu varbūt var padarīt par kaut ko jautrāku. Tur katru nedēļu par 10 eiro vairāk, piemēram, uzkrāt. Tur pirmajā nedēļā. Kā spēli ar highscoriem kaut kādiem? Jā. Ok, es klausos ļoti uzmanīgi šo. Ir vairākas metodes, kā to darīt. Piemēram, kā es jau minēju, ka katru nedēļu uzkrāt vairāk nekā iepriekšēji. Tad pa gadu sanāk diezgan apaļā summa, un tad kaut kāds azarts arī parādās un vēl kaut kas. Kopumā jau tā pamata mēs varam domāt, bet tas, kas der tam cilvēkam, manuprāt, ir jāatrod viņam pašam, bet tas par uzkrājumiem, par to disciplīnu, pamatlieta ir tāda, ka nevis cilvēki nespēja uzkrāt, bet viņi nav atraduši to veidu, kā to izdarīt. Ja? Un šeit arī varbūt vilkam par to disciplīnu uzkrājumu veidošanu ir vienkārši meklēt iespējas, jo arī forši var apmānīt prātu. Un tas pats automātiskais maksājums, kur mēs novirzam nelielu naudas summu katru nedēļu, un uz mūsu uzkrājuma kontu, piemēram, katru nedēļu aiziet 10 eiro vai 15 eiro. Man pašā īstenībā ir arī pat grupa, kur mēs kopā gada laikā uzkrājam katru otrdienu. Es sūtu atgādinājumu, ka šodien lūdzu pārskaitam uz uzkrājuma kontu tādu un tādu naudas summu. Jā, un cilvēki nemanot gada griezumā uzkrāja 1000. Tas ir veids, kā apmānīt arī savu prātu. Mēs vienkārši nemanot uzkrājām, un pēc tam mums ir gan drošības pilvens uzkrāts, gan arī krājas naudu, kuru mēs varam arī investēt.
Varbūt, jā, šo turpinot, man ir tāds mini eksistenciāls jautājums. Kā iepriekšējā reizē tu minēji, ka labākais brīdis, kad uzkrāt, bija pirms 20 gadiem, investēt labākais, otrs labākais bija pirms 20 gadiem, nākamais labākais ir šodien. Tad pieņemot, ka šo varbūt klausīsies visa vecuma cilvēki, sākot no bērnu ratiņiem, beidzot ar ieiešanu 2. simtā, kurš ir, un es pieņemu, ka daudziem no viņiem varētu likties, vai vismaz manai vecmāmiņai pilnīgi noteikti liktos, ka tagad jau man nav jēga vairāk kaut ko tur investēt vai uzkrāt. Tad, labi, uzkrāt viņi garantēti kaut ko uzkrāja, bet investēt, nav jēga vairāk. Tur, es esmu pa vecu šitam. Un līdzīgi varbūt kāds tikko absolvējis vidusskolu, sākot savu pirmo darbu, tur es nezinu, bārā, būs tāds, es sākumā pirmās algas aiziešu tur uz reiviem, aiziešu vēl kaut ko padarīšu, un tad kad es ieiešu pie 30, tad es apmēram sākšu. Kas ir tas brīdis, kad man vispār sākt domāt, ja es tagad sāktu pilnīgi no nulles savu dzīvi restartēt, pie apmēram kura vecuma vai drīz, vecums tā baigi arbitrāli, pie kura brīža man sākt domāt par šīm investīcijām, un vai kādreiz man beigt par šo domāt? Jūlija bliedz. Labs jautājums. Es teiktu, ka jāsaka domāt par investīcijiem jebkurā brīdī. Un arī tavā vecumā noteikti jāsaka. Es varu pateikt, es arī stāstīju citos podkastos, ka mani bērni jau tagad ieguldā. Tagad, protams, viņiem ir vieglāk, jo tas bērnu pabalsts, ko es virzu uz viņu investīciju kontu, tad tur viņi taisa ieguldījumus. Tad viņiem nav baigi jāspring tur samazināt savus tēriņus, lai ieguldītu. Bet vismaz, lai viņi iemācās, saprot, kas ir investīcijas, un tad, kad viņi būs pastāvīgi, tad viņi paši jau sapratīs, kā to darīt. Atvainojiet, cik tu saki bērni, par cik gadu vecumu? 14 un 11. Okay. Jā, tā kā, tad kurā vecumā, tad jebkurā vecumā būtu jāsāk. Ir tīpaši, kad parādās savi ienākumi, tad, es teiktu, noteikti kādu daļiņu uzreiz. Un, tad mums vēl būs podcasts par otro pensiju līmenī, tad tas arī viss ir saistīts. Tur mēs jau visi esam, gribi vai negribi, mēs būsim investori. Gribi vai negribi, tu būsi pensionārs, jā. Arī tas, bet kad pārtraukt, es teiktu, ka, es tagad no sava profesionāla skatījumā, jo mums ir Latvijas uzņēmums, mums ir Šveices uzņēmums, un mums klienti ir tiem, kuriem ir 90 gadi, piemēram. Viņiem ir ģimenes kapitāls, viņi citīgi ir mums tie, kas citīgi seko tirgiem, tā kā visu laiku domā, jo tā kapitāla vērošana, tas ir tā kā, es teiktu, ka tas ir mindset. Viņiem tas ir asinīs. Mums ir tā, ka vienkārši nav vēl izveidojusies tā uzkrājuma un investēšanas kultūra, bet tas viss būs. Tā kā mēs vēl esam autiņos. Mēs vēl esam autiņos, bet kā jau jebkurš zīdainis, mēs pamazām augam. Un tiešām tas, ko piemin arī Jūlija, ir ļoti svarīgi par to investēšanas kultūru. Un arī es varu arī pastāstīt par savu tuvu radinieku, kuram ir 60 gadi, un viņš investē, un viņš rūpējas par to, lai viņa vecumdienās būtu kapitāls, un lai viņš varētu dzīvot vecumdienās. Tieši viņš nedzīvo Latvijā, bet arī tas mindsets, tā domāšanas, tas investēšanas kultūra tajā valstī, kur viņš dzīvo, ir tieši tāda, ka arī visi viņa vienaudži 60 gados un arī vecāki viņi arī investē. Un tas ir jādoma, lai vecumdienās būtu kapitāls, lai turpinātu dzīvot vēlamo dzīves scenāriju un nezaudētu dzīves kvalitāti. Un otrs, kā es vienmēr saku, the game begins ar pirmo algu. Viss ir. Pirmā alga, es esmu spēlē. Jo visa mūsu alga, visu mūsu dzīves garumā arī veido mūsu kapitālu. Un pa lielam tas, ar cik lielu naudas summu mēs operējam, tas neierobežojas ar 1 mēneša atalgojumu. Un pat nevis ar 1 gada.
apmērā atalgojumu, bet ar visu mūsu dzīves garumā nopelnīto naudu. Un ja mēs tā paskatāmies, tad tur ir simtiem tūkstoši, ja, un mēs arī savulaik ar vīru arī aprēķinājām, ka tur ir tuvu 500 000, ja. Un tad, protams, ja mēs šajā laika posmā šo naudu pelnam, nu tad viņu vajag arī saglabāt uz vecumdienām, nu daļu arī atstāt. Tā kā the game begins šodien. Neatkarīgi no vecuma. Okay. Tad līdz ar to, jā, pat ar pirmajiem darbiem, pat ja tie ir, es nezinu, teiksim, tur 2-3 eiro mēnesī, ko es varu ielikt un ieguldīt ETF-os vai kur, tad labāk sevi pieredināt pie tā. Nu, 2-3, zin kā, ETF ir 2-3, nu, tur būtu jāskatās. Šis jau ļoti profesionāli tagad aiziet. Vilhelm, man patīk, kā tu sāc domāt jau otrā raidījuma beigās. Jā, 2-3 eiro ETF-os tur jāskatās ETF struktūrā, jā, jo tomēr ETF pieprasījums pēc ETF arī dod viņam vērtību. Bet jā, uz doto brīdi īstenībā mūsu arī vietējās bankas piedāvā iespēju sākt ieguldīt ar 1 eiro. Un, protams, es domāju, ka Julija man piekritīs, ka salikto procentu princips ar 1, 2 un 3 eiro strādās ļoti ilgi. Jā, un šeit ir jāuzdod to jautājumu, cik lielu kapitālu es varēšu ieguldīt, ja es ieguldīšu 1, 2, 3 eiro. Bet, kas ir labi, šī iespēja sākt ieguldīt ar 1 eiro ir forša iespēja, kā saprast, kas ir finanšu tirgus, kā saprast, kas ir svārstības, kā saprast, kā notiek šis process. Un kopumā tas nav tās lielas naudas summas, summas gadījumā, ja man nepatīk, gadījumā es saprotu, ka tas nav priekš manis, gadījumā ir tirgus svārstības, kuras zaudēt. Jā, tā kā tas varbūt arī tāds, šis nav padoms, bet tas varbūt viens no tiem veidiem, kā var saprast, vai tas der man. Jā, jo, kad mēs runājam par tirgus svārstīgumu, mēs patiesībā pat nevaram saprast. Es nezināju, ko nozīmē tirgus svārstīgums, kamēr es nepiedzīvoju 2022. gadu. Jā, kamēr es neieraudzīju mīnus savā portfolio, es nezināju, ko nozīmē tirgus svārstības. Jā, bet ir forši ar šiem 1, 2, 3 eiro paskatīties, izmantot šo te iespēju un paskatīties, kas tas ir. Un pēc tam, kad ienākumi palielinās, tad investēt, es saprotu, tas ir priekš manis, es gribu to darīt, ienākumi palielinās un var arī palielināt to regulāro ieguldījumu summu. Okay. Es tikai vēl par tiem 1-2 eiro gribēju piebilst, jāskatās komisijas. Tad jāparabauda, cik būs jāmaksā par vērtspapīra kontu vai par ieguldījumu kontu. Tad kādi būs šajā ziņā iespējami izdevumi, cik maksā tas ETFs un vai man nebūs, piemēram, daudziem ir minimālas komisijas. Tad viss tas būtu ļoti rūpīgi jāparbauda pirms ieguldīt kaut kur naudu. Kādas varbūt vidēji ir šīs komisijas? Par cik mēs runājam? Vai tās ir kaut kādi procenti no kaut kā, vai tās ir fiksētas tur, nezinu, 4 eiro par komisiju vai kas? Jā, tas ir, viņas ir ļoti dažādas, atkarībā no tā, kuru instrumentu tu gribi nopirkt, bet dažiem ir minimālas, tāpēc tur noteikti jāskatās, ar kuru summu sākt, un, piemēram, 20 vai pat 1000 eiro varētu nebūt tā labākā summa, bet vajadzētu lielāku uzkrāt, tad tur jāskatās. Bet zemākas komisijas ir ETF-iem, tā kā, man liekas, ka jūs pirmajā epizodē arī par ETF-iem runājāt. Mēs tikai pieminējām to pašu nosaukumu, tas ir biržā tirgots fonds. Jā. Tieši tā. Tad lielākās komisijas būs aktīvi pārvaldītam fondiem, jo, protams, bankām vai ieguldīšanas pārvaldes sabiedrībām jāiegulda darbs, lai izvēlētos tos labākos uzņēmumus. Un, tad jāskatās, ja tu gribi ieguldīt akcijas vai obligācijas, tad jāiet konkrētā brokera cenrādi un jāskatās, kādas tur ir komisijas. Bet, atkal, tur ir minimāli apjomi. Ar fondiem varbūt tur nebūs, ar akcijām būs. Bet procentuāli, ja mēs runājam par ETF-iem, tad tur var būt 0,12. Aktīvākiem fondiem var būt tuvu 1%. Varbūt 0,6, 1%, bet tas noteikti viss jāizpēta. Bet, ja tur komisijas ir 0,5% vai 2%, es teiktu, ka tas ir too much. Tas ir to. Jā, tas ir augsts, jā, 1,5 un 2, tas ir augsts, jā, un jo vairāk tu arī ieguldī, piemēram, tas ir procents no ieguldījuma summas, jo vairāk tu arī pēc tam maksā komisijas maksājumos, jā. Tā kā būtībā, jā, tas, ko Jūlija minēja, ka ir tas komisijas maksas, kas ir no ieguldījuma summas, jā, un komisijas
komisijas maksas par darījumu. Par ITF arī ir jāatcerās, piemēram, ja mēs skatāmies ITF, kas ir jāpērk ārzemju biržās un jāizmanto ārzemju brokeri, un tad tur ir komisijas maksa par darījumu atsevišķiem brokeriem, un tad arī ir jāvērtē, jo, piemēram, tur katrs darījums izmaksā 3 eiro. Ja, un tad arī ir jāsaprot, ja es katru mēnesi nopērku, tad gada griezumā man tie 36 eiro no tā, ko es uzkrāju. Ja, tā kā tas komisijas maksas, tā nav ķīniešu ABC, bet patiesībā tas vienkārši ir tāds sistemātiskums, ka tu paskaties mūsu vietējās bankas, tu paskaties brokerus, tu paskaties šīs komisijas maksas, salīdzini un saproti, kas ir tas, kas der tev. Bet ITF-iem tiešām ir zemākie komisijas maksājumi. Ok, labi. Jā, bet tas ir vienkārši tā lieta, kas būtu jāpaskatās pirms ieguldīt. Jā, un ziniet kā, es varbūt nobeigumā gribētu arī, man nāk prātā vārds nopaļoties, bet labi, rezumēt. Es gribu nobeigumā rezumēt tas, ko Jūlija mums šodien ir izstāstījusi, un Vilhelms, es arī gribēšu uzzināt pēc tam, Kāda tas ir tava refleksija par šo? Tad saliktais procents ir tas, kas mums palīdz ilgtermiņā mūsu kapitāla saglabāt un arī vairot. Tas ir viens. Otrs, pirms sākt investēt, mums ir jāpadomā par drošības pilvenu. Un turklāt, ja mēs saprotam, ka tas drošības pilvens atbilstoši grāmatai mums vajadzēs uzkrāt daudzus gadus, jā, tad varbūt varam atrast to līdzsvaru, jā, uzkrāt drošības pilvenu un arī daļu sākt ieguldīt paralēli, turpinot uzkrāt drošības pilvenu. Un arī tas, kā ir jāņem vērā arī komisijas maksājums, jā, ja mēs veidojam uzkrājumu. Jā, un īstenībā, Alīna, tu, man liekas, pateici precīzi visas tās galvenās refleksijas, kas arī man ir veidojušās. Tas plus vēl tas, ka es šodien nepērku behu ar kredītu, tāpēc, ka ir milzīgi kredīta procenti. Jā, tas vispār īstenībā Vilhelmam ir moments, kuru vajag apsvērt, bet par šo es domāju, ka 8. raidījumā tad, mēs vēlreiz aktualizēsim šo tēmu. Jā. Plus disciplīna, disciplīna, regularitāte un disciplīna savā finanšu dzīvē. Jā, un pārējo izdarījis laiks. Un īstenībā laiku ir jāņem sev par labāko sabiedroto savu kapitāla veidošanā. Jo ātrāk mēs sākam, jo labāk. Jā, paldies tev, Jūlija, šodien par to, ka bija ar mums, ka atbildēja uz mūsu āķīgiem jautājumiem. Vilkam jau tur riktīgi es ieeju nākamajā līmenī šajā. Es cenšos, lai pēc 8 epizodēm es varētu droši iet uz miljonāru status būtībā. Man ir nepieciešams, nē, protams, šis nav ātri nopelnot. Nē. Jā, šis ir ilgtermiņā vairot savu kapitālu. Jā. Paldies tev, Vilhelm. Tiešām bija āķīgi jautājumi. Bija jāpadomā. Tā kā, paldies, Alīna. Paldies. Jā, un skatītāji un klausītāji, ja jums ir jautājumi, jūs arī varat droši izmantot šo iespēju un arī atrast Finanšu izglītības biedrības sociālos mēdījus, Instagram, LinkedIn un Facebook un uzdot savu jautājumu par to, ko jūs dzirdējāt šodien raidierakstā. Un noteikti arī piesekojiet Finanšu izglītības biedrības sociālajiem mēdījiem, lai nepalaistu nākamo raidieraksta epizodi. Tiekamies un atā! Atā! Atā.